Nākamais zelta likums attiecībās. Esi proaktīva, nevis reaktīva. Iedomājies, ka attiecības ir okeāns un tu peldi tajā kā maza laiva. Un kuru metā viļņi, ja vīrietis pazūd, tu apjūts, ja vīrietis tevi aizskar, tu izjūti ciešanas, ja vīrietis dara kaut ko labu, tu priecājies, tu rēģē uz vīriešu darbībām. Tas ir reaktīvs uzvedības veids. Bet, lai ietekmētu attiecības, ir jābūt proaktīvai. Kā kuģis, kas šķeļ viļņus, neatbild, nereaģē, neuzmācas, nepārliecina viņu, neseko viņam un necenšas viņu noturēt par visu spēku un varītēm. Ja redzi, ka vīrietim nav intereses, tad izsauc interesi. Ja vīrietim nav jūtu, tad izsauc šīs jūtas. Ko darīt? Vienmēr liec vīrieti noteiktos rāmjos, novērtējot, veicot darbības, kas palielina viņa nozīgumu un izraisa jūtas. Nedot reakciju uz negatīvu uzvedību. Ja viņš pazūd, piemēram, 3 dienas un pēc tam uzraksta sveika, mīļā, tu raksti aizvainota, ka viņš ir muļķis, kur viņš tik ilgi ir klejojies. Tās jau ir tādas reaktīvās attiecības, un dažreiz ir jābūt tādai proaktīvai. Ko tas nozīmē? Vienkārši neatbildēt uz viņa ziņu sveika, un viņš padomās, ak viņa neatbild, tātad es esmu izdarījis kaut ko nepareizi, un pēc kāda laika viņš atvainosies un paskaidros un uzrakstīs kaut ko jēgpilnu. Tāpēc noteikti esi proaktīva, nevis reaktīva. Un ja tavā dzīvē ir tieši attiecības augšā lejā, visu laiku nav tādas sapratnes, nav konkrētības attiecībās, tu nesaproti, uz kurieni virzās šīs attiecības, tad noteikti noskaties manu bezmaksas webināru, kurš ir pieejams mājaslapā, un mājaslapā atradīsi profila augšgalā. Un pēc tam Piesakojies noteikti man spied sirsniņas, saglabā un dalies ar sev tuvām draudzenēm, lai viņas būtu attiecībās proaktīvas, nevis reaktīvas.